Labvakar, mīļie draugi, 24. februārī, sestdiena. Mēs domāsim joprojām ciklā līdz lieldienām par to, kas ir laiks. Cilvēks saka, laiks ir nauda. Visticamāk, mēģinot ar to pateikt, ka laiks ir bagātība. Un es izlasīju vienu tādu lielu definīciju, garu definīciju par laiku, un tur ir rakstīts: laiks ir nepārtraukta eksistences un notikumu gaita likumsakarīgā secībā, ko raksturo pagātne, tagadne un nākotne kā veselums. Posms notikumu gaitā starp diviem momentiem, un varētu teikt, starp cilvēka galvenajiem diviem momentiem, starp piedzimšanu un aiziešanu mūžībā. Bībelē vairāk kā 130 vietās dažādos veidos ir minēts vārds laiks. Un daži no jaunās derības tekstiem, kur lasām, ko sacījuši Kristus mācekļi un arī Kristus. Un es citējuši dažus no jums, dažus no tiem. Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu. Kad laiks bija piepildījies. Vēl kāda, kas saka: redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena. Tagad, šodien, kad tu to dzirdi. Un reiz Kristus sacīja: bet to es uz jums esmu runājis, lai jūs, kad viņu laiks nāks, atcerētos, ko es jums esmu teicis. To saka Kristus, saprotot, ka viņa noliktais laiks tuvojas noslēgumam. Un dzīvei un attiecībām arī apostols Pāvils dod tādu labu padomu. Tad, kamēr mums ir laiks, darīsim labu, it īpaši ticības biedriem. Un patiešām, jautājums, kur uzdodam katrs sev šādos klusos pārdomu brīžos, šādos sestdienu vakaros. Kā es pavadu savu laiku? Vai varbūt kā es lietoju man uzdāvināto laiku? Vai es to tērēju? Vai izlietoju? Cik ieguldu? Cik dāvinu sev, cik dāvinu to citiem? Un ja laiks ir vērtība, tad kādas ir mūsu izvēles? Laikam jau vien divas. Var nepievērst tam uzmanību. Laikam dzīvot kā ir, kā atcerieties, filmā teica Rembo, dzīvot dienu aiz dienas. Bet var to arī mēģināt jēgpilni izlietot ar saprātu, vai saprātīgi, kā saka. Un gudrs esot tas cilvēks, kurš tā kā mācās no citu pieredzes, varbūt arī no citu kļūdām. Mums ir daudz, kur mācīties, jo mēs mākam lasīt. Bija senie laiki, tad bija Kristus laiki, tad bija viduslaiki, tad jaunākie laiki. Un gudrs jau ir tas, kurš mācās, kurš izdara secinājumus, lai tos pielietotu. Un cik vien iespējams pareizi. Ja laiks ir bagātīga, ja laiks ir bagātība, mana sapratne ir, ka ja es man dāvināto laiku iemācos liederīgi izmantot, tad tas mani dara bagātāku. Un šeit nebūtu nav stāsts par naudas daudzumu. Te ir stāsts par kaut ko citu. Un tomēr, jo vairāk tu dod, jo vairāk tu saņem. Un tas jau arī bija viens no Kristus brīnuma darbiem, kad Kristus pareizi cilvēkiem izskaidroja un paskaidroja, ka atdodot, daloties, tu nekļūst nabagāks. Tev nepaliek pusi vai tas, kas atliek. Kad tu dalies ar to, kas tev ir, pietiek tev pašam, pietiek visiem klātesošajiem. Un kā mēs lasām Bībelē, vēl kādā gadījumā palika pāri veseli 12 grozi. Ja vien cilvēki pasaulē spētu dalīties ar to labo, ko debes Tēvs viņiem ir devis, cik ātri uzplauktu pasaule.
Jā, cik neierobežots būtu sadarbības iespējas. Laikā, kad rit mana, tava dzīve. Kā jau es teicu, šodien, mīļie, ir 24. februāris, un 2 gadus atpakaļ iestājās laiks, kad nekad nebūs tā, kā bija pirms tam. Jūs saprotiet, pa ko es runāju, sākās karš. Un kādi spēki izlēma nevis dalīties ar labo, ar to, ko Dievs ir devis, nevis attīstīt labo, bet vieglāk atņemt droši vien. Atņemt labas, auglīgas zemes, atņemt nostabilizētas vai attīstāmas ražotnes, atņemt īpašumus, pārbīdīt robežas, runāt puspatiesībās, melojot, pasludināt, ka kaimiņu valsts pieder viņiem, it kā vēsturiski. Un nevis priecāties, ka kaimiņam, ka kādam, kas labi sanāk, nevis dalīties un sadarboties, bet radīt naidu, iznīcību, nāvi. Pašiem sēt nāvi, domājot, ka pēc laika pļaus mīlestību un mieru. Kāda maldīšanās. Tā nekad nenotiek. Un tiek atņemts laiks citiem būt un dzīvot. Tajā pat laikā tiek dots laiks jaunu iznīcības ieroču radīšanai visā pasaulē. Mīļie, un mēs varam tikai lūgt Dievu. Mēs varam lūgt gudrību, ko mums darīt ar savu laiku šajos trakajos laikos. Mazliet nomierina gudrā Zālamana sacītais. Savs laiks ir akmeņus mests, savs laiks ir akmeņus salasīt, savs laiks apkampties, savs laiks, kad šķirties. Un es lūdzu, ticu un ceru, kad drīz pienāks laiks nevis akmeņus mest, bet tos salasīt. Es esmu par labo. Es esmu par to, ka dāvāto laiku vajag ieguldīt attīstībā, mācoties, pilnveidoties, ceļot, būvējot. Un varbūt ne tik daudz priekš sevis, bet priekš citiem. Un ticiet man, tas ir vislabākais, kas mūs pašus atjauno un dara bagātus. Pēc Kristus laika apostols Pāvils saka, tad kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, īpaši saviem ticības biedriem. Un varētu ar labu domu papildināt šo apostoļu Pāvila sacīto. Darīsim labu visiem, rūpēsimies par tiem, kurus Dievs ir nolicis mūsu tuvumā, ar kuriem Dievs mūs ir savedis kopā. Tajā vietā, tajā valstī, kur Dievs mums ir ļāvis dzīvot un būt. Man un tev dotais laiks, tā ir milzīga bagātība, kas katram mums ir uzticēta. Un mēs lasām Bībelē, ka nevien par katru vārdu reiz nāksies atbildēt, bet arī par laiku. Tu vari to norakt un viss. Var dzīvot. Pareizāk sakot, dzīvojot, nepiedalīties dzīvē, baidīties no dzīves, baidīties no nāves, baidīties no Dieva, baidīties no velna, neko nedarīt, taupīt, krāt un palikt nabaks. Bet tu vari šo bagātību ieguldīt, dubultojot to labo, 5-kāršojot, 10-kāršojot, daloties saņemt pretī daudz, daudz vairāk. Tas ir iedrošinājums. Un jau minētais 24. februāra datums. Manā dzīves laikā tas ir ienesis daudz sāpju. Un tomēr ir arī labas lietas, ko Dievs dāvā. Daudz gadus atpakaļ, pat netik sen šajā dienā, 24. februārī, Dievs izvēlējās, ka pasaulē piedzims kāds cilvēks. Cilvēks, ar kuru mana dzīve ir brīnišķīgi svētīta pēdējos 41 gadu. Cilvēks, kurš ir bagāts, tieši daloties ar Dieva doto un īpašo sirdsgudrību,
ar sirds siltumu sasildot gan mani, gan mūsu bērnus, gan mazbērnus. Un patiešām es ar pārliecību saku. Pāri paliek vēl 12 pilni grozi. Ar sirds siltumu. Draugiem, kolēģiem, paziņām un jebkuram, kurus Dievs noliek Ingunas dzīves ceļā. Pasaule ir kļuvusi labāka, skaistāka, saulaināka. Tā laikā, kur dzīvo Ingūna. Tā laikā, kuru Dievs ir viņai uzdāvinājis. Vislielākā pateicība debesu Tēvam, radītājam. Un jā, rīt, svētdien, 25. februārī, dzimšanas diena ir arī Viktoram Vekļukam, kurš kopā ar Elitu un bērniem pārcēlās dzīvot uz Latviju. Un mēs visi draudzi ar īpašu siltumu atmiņas, jaukās sarunas, fantastiskās mākslinieciskās dāvanas, Elites, Viktora veidotas. Dieva svētības, veselības, saticība, gudrība vēlot. Tev, Viktor, jā, un Elitiņai. Lai jums viss labais un svētīgais izdodās patiešām. Un rīt arī dzimšanas diena meitiņai Katrīnai Aldersonai, Mārtiņa meitai, kurai Dievs dāvinājis laiku jau veselus 8 gadus. Gudrību augot, izturību mācoties, izturību vecākiem, mīlestību darīt labus darbiņus. Dievs, lai tevi, Katrīna, svētī un pasargā. Jā, mīļie draugi, pateiksimies visi kopā par laiku, kas mums tiek dāvināts, radītāji dāvināts. Un lielajā Dieva dimensijā laikam būs kāds cits raksturlielums, kur laiku sauc par mūžību, kas mums būs katram. Katram ar to bagātību, kur daloties būsim ieguvuši. Un lai kur mēs šodien būtu, lai kur un cik dziļi mēs būtu bijuši, lai cik nepareizi vai tālu no Dieva, nav svarīgi. Nav svarīgi, ko esam vai neesam darījuši, ko esam vai neesam paspējuši. Tādi, kādi esam šobrīd. Cik iedrošinoši ir lasītais mūsu nākamās nedēļas moto. Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums ir nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. To saka apustulis Pāvils vēstulē romiešiem 5. nodaļā un 8. pantā. Mēs lūksim. Paldies, mūžīgais Dievs! Paldies, ka rūpējies par mums, dāvinot gan laiku, gan pie tā visa klāt, visu nepieciešamo, kas vajadzīgs mūsu dzīvei. Katram vienam pēc savu labā padomu tu to dod. Katram, lai kur viņš arī dzīvotu, lai kur viņš arī atrastos. Tu dāvini katram laiku, lai atrastu tevi, lai iepazītu tevi. Tu dāvini katram laiku, lai iepazītu to ceļu, kurš ved pie tevis. Un mēs pateicamies par tavu dēlu Jēzu, kurš tik skaidri ikvienam var pastāstīt, kāds esi tu, Dievs, kāds ir tavs raksturs. Ka tu atklāji mums to, ka mums nav jābaidās no tevis, ka mums arī tev nav jāpielabinās vai kas jāziedo vai jāizpilda kādi rituāli, lai iegūtu tavu labvēlību. Paldies, ka tu patiešām vēlējies, lai mēs būtu, lai mēs dzīvotu, lai mēs darītu labus darbus tādus, kur varam kopā ar tevi veidot šo tevis radīto pasauli. Paldies, Tēvs, par šo iespēju dzīvot. Lūdzam, palīdzi katram mums atklāt, kas tieši ir bijis tavs nodoms pie mums, pie mūsu laika, pie mūsu dzīves. Palīdzi katram atklāt, kur ir tas virziens, kur mums vēl
jāmācās gan attieksme vienam pret otru, attieksme pret tevi. Jā, arī attieksme pret sevi, jo esi mums dāvinājis mūsu ķermeni, devis mums mūsu veselību un ielicis mūžību mūsu sirdīs, lai dzīvotu šodien un mūžīgi. Tēvs, paldies, ka saprotam, ka tavas debesu valstības atslēgas ir mums dotas, lai mēs paši tavā valstībā dzīvot jau šodien. Tajā valstībā, kuras pamatā, var teikt, kuras statūtos un dzīvē ikdienā, kuras kultūra ir mīlestība, cieņa, sapratne, atbalsts un dalīšanās ar labo. Tevs lūdzam dod spēku, ka neesam par šķērsli stāvot tajās durvīs, lai neielaistu kādus tavā žēlastības un mīlestības valstībā. Lai mēs nekad nestāvētu ceļā tavai žēlastībai. Tu pats izturēji līdz galam, tu atdevi dzīvību par ikvienu cilvēku šīs zemes, laikā no mūžības līdz mūžībai. Tevs, mēs saprotam, tu esi vajadzīgs, bet tu esi arī pieejams īpaši tiem, kur ir nepareiza izvēļa rezultātā, kādās verdzības važās, grēka, tumsas varā, pieņēmumu varā, aizspriedumu varā. Tevs dod mums gudrību, īpaši šiem cilvēkiem parādīt iespēju, ceļu uz gaismu, ceļu ārā no verdzības, ceļu uz brīvību. Palīdz pašiem mums būt par labo piemēru. Palīdz, ka sludinām tavu labo vēsti ikvienam un visur. Un tikai, ja īpaši nepieciešams, tad lietojam arī vārdus. Ka tādos brīžos esam gatavi atbildēt ikvienam uz jautājumu par to cerību, par to gaišumu, ko tu esi mums devis. Tēvs, tavās rokās pie tava altāra nesam arī mūsu sirds sāpes par kara pārņemto pasauli, par tiem, kas aizstāvot savas ģimenes, kuriem sirds ir jāliek zem akmens. Īpašu žēlastību lūdzamies šajās kardienās par tiem, kam jākaro. Tavās rokās ieliekam Latviju, Latvijas valdību. Lūdzam par tiem, kuri plāno nākotni, lūdzam dod gudrību, lai tie plāni būtu saskaņoti ar taviem nodomiem, ar taviem plāniem. Lūdzam arī par zemi, kurā tu ļauj mums būt, ļauj mums dzīvot. Palīdzi, ka mēs ar savu attieksmi, ar savu darbu to varam ieguldīt un atbalstīt tai labajā izaugsmē, ka varam būt arī par svētību šeit un jebkur, kur tu mūs ved. Lūdzam par sevi, par veselību, kur kādam pieklibo. Arī mums, arī mūsu mīļajiem. Tevs dod gudrību mums pašiem, vadi ārstu padomus, vadi ārstu rokas. Lūdzam par Nejolīti, lūdzam par Eviju, Tēvs. Es ik mirkli klāt, dodot padomu, dodot savu mieru. Un kopīgi arī lūdzam un ar Mareku, Tēvs, pateicamies par šo īpašo laiku, ko esi viņam devis, lai viņš pilnveidotu tieši savu garīgo pasauli, lai pilnveidotu attiecības ar tevi. Tēvs dod gudrību, dod izturību, dod savu mieru. Tēvs ar īpašu mīlestību. Mēs nesam tavā priekšā mazo Katrīnu, kam ir 8 gadu jubileja. Lūdzamies tavas sargājošās rokas par šo bērnu. Mēs zinām, tavs dēls Jēzus teica, ka bērniem pieder debesu valstība. Paldies par to. Tas mūs iedrošina, tas mūs ceļ. Lūdzam, dod meitenītei savu gudrību augt un izpildīt to, ko tu esi īpaši ielicis viņai. Savu svētību, savu sargāšanu ikdienām izlūdzamies Katrīnai. Arī Viktoru nesam tavā priekšā. Paldies, Tēvs, ka viņš tik daudziem jau ir bijis par svētību. Paldies, ka viņš tik daudziem jau ir parādījis ceļu pie tevis. Ceļu uz jēgpilnu un tava gara sakārtotu dzīvi. Lūdzam arī tavu turpmāko svētību pār viņu ģimeni.
Lūdzam par sieviņu Elitu. Tēvs dod spēku ik katru dienu, dod mīlestību, dod prieku, savu īpašo mieru dod. Un paldies, Tēvs, par Ingūnu. Paldies par viņas dzīvi. Mēs varam tikai Tev teikt paldies, paldies par ik katru brīdi un laiku, ko Tu dāvini Ingūnai. Un arī visiem, kam viņa ir blakus. Paldies par visām svētībām, kas nāk caur viņas darbu, gan portālā Baltika Irlanda, un par to, ka, lai cik arī kādreiz nepatīkama, bet patiesība ir patiesība, un tā ir jāsaka. Jā, kādreiz grūti to pieņemt, kādreiz tā nav patīkama, bet izlikšanās, ka viss ir labi, kādreiz noved vēl līdz sliktākiem notikumiem. Paldies par viņas sirdsgudrību, jā, par gudrību, kur un kādā veidā rakstīt, runāt, rīkoties, un tas tiešām tik daudziem ir palīdzējis. Tevs, bet visvairāk paldies par draugiem, ar kuriem viņi var dalīties, bagātinot visus. Dalīties. Vislabāk jau ar prieku, mīlestību. Bet paldies, ka viņi var būt blakus arī sāpīgos un smagos brīžos, palīdzēt, celt un mierināt. Paldies, tēt. Un mīļais debes Tēvs, lūdzam, lai Tava klātbūtne ik mirkli Tavā bērnā, Ingūnā, ir ģimenei, draugiem, paziņām sajūtama. Lai Tava sirdsgudrība izpaužas visos labajos aspektos, padarot pasauli saulaināku, sirsnīgāku un mīļāku. Tēvs, ar pateicību par laiku, kuru mums dod arī šobrīd, ir tik labi reizēm arī paklusēt. Būt blakus Tev, sajust Tavu roku, Tavu sirds siltumu. Un ļauj mums visiem kopā un katram atsevišķi, Tēvs, pabūt mirkli klusumā, pabūt pie Tevis. Paldies, ka Tu mums esi. Lielais Dievs, un ļauj, ka mēs Tevi pielūdzam kopā ar visiem Taviem bērniem to lūgšanu, ko mums mācīja Tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers un viņa svētība, lai ienāk katrā jūsu namā un jūsu sirdīs. Esiet svētīti!